Mūsdienās tas, kas ir tā kā caur tiem gadsimtiem un dažādiem laikmetiem, ko tik mēs neesam piedzīvojuši kādas revolūcijas, tomēr ir saglabājies, tas ir mičošanas rituāls. Tieši šo mičošanu izvēlās pāris, lai gan tur līdzināšana vai kādi citi rituāli nav tik svarīgi bijuši. Tā skaitā mičošana izvēlās jauktie pāri, kur viens ir nelatvietis un otrs ir latvietis. Kā jūs domājat, kāpēc tieši mičošana ir tāda svarīga kāzu sastāvdaļa? Manā redzējumā ir tā, ka mičošana noslēdz, tā teikt, saliek pēdējos punktus uz šajā status nomaiņā. Un papildus tam šķiet, ka vēsturiski līdzināšana ir daudz ātrāk aizstāta ar atbilstīgo kristīgās baznīcas rituālu, kas ir laulāšana, bet tas, kas pēc tam ir noticis saimē pēc atgriešanās jau no baznīcas, tur šis mičošanas elements ir saglabājies daudz ilgāk, un vienkārši mēs par viņu daudz vairāk zinām. Vai tas ir svarīgi tai līgavai? Šī kaut kāda simboliskā, vizuālā nomaiņa. Es esmu arī mičojusi un redzējusi, ka līgava piedalās mičošanas rituālā, viņai tiek uzsiets linauts, un tad, kad tas rituāls beidzās, viņa uzreiz to linautu ņem nost. Dažas vispār negrib, ka viņām tur... Jā, sabojās frizūra. Tā teikt, šī varētu būt pilnīgi vēl atsevišķa sarunas tēma. Nopietno un nenopietno stāstu krājums par to, kas var notikt kāzās mičošanā. Manuprāt, kas ir saglabājies, ir tas, ka līgavas vainags vai plīvurs, ka tas ir lūk šīs te tādas, viņas tās iekšējās būtības atspoguļojums, ka tas ir tas viņas, es lietošu vārdu meitas gods. Es pat teiktu meitas skaistums. Meitas skaistums un meitas gods, kas tanī brīdī tiek labprātīgi atdots, bet kuru negrib atdot. Bet ja viņa ir spērus tā soli, ka viņa tomēr ir izvēlējusies, ka... Jā, laikam grib abus. Jā, grib abus, bet emocionāli ir tas, ka no tā neprecētās meitas un arī no līgavas status būs jāšķirās un jāiegūst sievas status. Un, protams, ka rituāli visvienkāršāk to ir parādīt ar šo te galvas segu nomaiņu. Jo tad tas ir pilnīgi acīm redzam un skaidri. Mēs varam diskutēt par to, ka ir viedokļi, ka man nepatīk jēdziens senlatvieši, tas ir drusciņ tāds aiz matiem pievilkts, bet ka senākajā sabiedrībā arī precētās sievas ir staigājušas ar vaļā matiem un tā tālāk un tā joprojām, ja? Un ka visa tā tur frizūras un matu slēpšana, ka tas ir arī līdz ar kristīgo ticību ienācis ierobežojošais tāds papildinājums. Un es personīgi, es nemeklēju, kuram ir taisnība. Es zinu to, ka iespējams mums ir bijusi šī savādākā vēsturiskā pieredze, kas ir senāka, bet arī pietiekoši gara nesenākā vēsturiskā pieredze, un mēs esam tur, kur mēs esam. Tautas tērpam ir meitas modelis, kuram ir vainags, un ir sievas modelis, kuram ir sekta galva. Un kāzās tas tiek rituāli izspēlēts, un tas, vai tā sieviete to uztver, ka tās sievas galvas segas uzlikšana viņai ir gods un nokļūšana citā statusā. Tas ir atkarīgs gan no viņas apzinātības līmeņa, gan zināmā mērā arī no tiem, kas to rituāli veic. Vai tas tomēr nav arī kaut kādas seksualitātes ierobežošana, jo mati ir saistīti ar sievietes seksualitāti un dažādām maģiskām maņām. Un pēc kāzām tu vairs nevari savu seksualitāti izrādīt plašā sabiedrībā, kairināt visus vīriešus, kas tajā kopienā... Bija tak jāatvadās no visiem tiem neprecētajiem puišiem. Tātad tā sieviete
labprātīgi piekrīt, ierobežot šo te savu seksuālo izpausmi. Kristīna, ir tas ko ir teikt? apzināti, jāsmējās. Jā. Viņi tā vienkārši neapzinās, uz ko viņi parakstās. Ak, tā. Es drīzāk teiktu tā, kad es atkal saredzu, mēs nevaram noliegt to, ka sievietes, mums ir kaut kādā mērā tomēr centralizēta sieviete kā māte un sieviete kā saimniece. Un, manuprāt, šis rituālu daļa kaut kādā mērā atņemtai sievietei to, ka viņa joprojām ir sieviete, viņa joprojām ir seksuāla un ar matiem vai bez matiem, ja viņa gribēs, viņa tāpat savu izdarīs. Un nekas tur viņa nepaslēps, ne atturēs. Un to jau mēs arī redzam, ka būtībā tajā brīdī tiklīdz šis te solījums tiek dots, nekas jau pēc būtības dabā nemainās. Tiklīdz solījums tiek dots, tā parādās krāpšana vai parādās seksa industrija un tā tur kurā kopienā, kādā veidā, bet tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Un, manuprāt, tas ir tas, ko mēs negribam atzīt, ka nevar ierobežot to dabisko cilvēkā. Un pēc būtības, ja es teiktu, nav jau arī nekādas vajadzības viņu dramatizēt, jo, ja mēs skatāmies tomēr uz to cilvēku kā uz pietiekoši konstruktīvu, apzinātu būtni, kāpēc, lai viņi arī skriet un darītu, ko pagadās, ar ko pagadās, un ja es skatos no tāda psiholoģiskā viedokļa, tad tur vienmēr ir kaut kāds pamatojums, kādēļ cilvēks kļūst nevērīgs pret savām izvēlēm, vai kādēļ viņam reizēm ir kaut kāda kompensācija kaut kam nepieciešama, jo, nav jau tā, mēs esam tomēr piesaistas radības, mums vislielākie pārdzīvojumi saistās ar intīmu piesaisti tuviem cilvēkiem, tā skaitā arī partnerībā, un šī te sievietes seksualitātes ierobežošana nekad to nav aizturējusi, ne mainījusi, un manuprāt, tas kaut kādā mērā man asociējas, ka tas vienkārši tāds izdevīgs atkal rituāls, kurā norādīt sievietei to vietu, ko mēs no viņas gribētu varbūt sagaidīt, lai nebūtu viņu jārisina, bet tas neko tāpat nav atrisinājis. Jo dzīves realitāte jau parāda tāpat kaut ko pilnīgi pretēju. Ir tāds skaists teksts par to, ka viena pati ielīgoja tauta dēla sētiņā, dzīvodama sazaroja kā ābela dārziņā. Miezīts bija iesals tapa no iesala alutiņš, meita bija sieva tapu no sieviņas māmuliņa. Un, manuprāt, kur es saskatu šo te rituālo jēgu, ir ne jau pieprasīt no tā jaunā pāra, ka tagad viņi rīkosies tā un tikai tā, bet izveidot iespējami veselīgāko modeli, lai viņi varētu savu to ģimenes sistēmu uzturēt un lai viņi varētu radīt bērnus, un zināt, ka tā viņu savienība ir legāla un atbalstīta no pārējiem. Jā, bet tas jebkurā gadījumā būs kontrolas mehānisms kaut kādā aspektā, jo... Bet kas ir kontrolieri? Es teiktu, ka, praksē, es vairāk uz to praksi, jo psiholoģija nodarbojās ar pētniecību, un tas, ko mēs tiešām redzam, cilvēkam ir divas lielākās bailes, nāves bailes un tikt izstumtam. Un piedraudat sievietei, ka jūs atņemsiet viņai tuvāko, un viņa jums notēlos un izdarīs visu, kas ir nepieciešams. Un tā kā kontrols mehānisms bija tev atņems tavu bērnu, ja tu kaut ko darīsi kaut kur citur, vai tevi izdzīs no tavas kopienas, no tavas saimes par tādu uzvedību, kādu tu atļausies, kas tu tur baigi vairs atliek. Tā kā, tas ir tā kā neizbēgami. Jebkurā gadījumā savā ziņā tas ir neizbēgami. Un tas, ko mēs mūsdienās varbūt redzam, kur atskatoties, tad varbūt ir saprotams, ka tajā laikmetā, protams, vērtība bija tad beidzot pabarot visus, to labklājību vairot un tiem bērniem palīdzēt izdzīvot, jo viņi tak mīra. Viņi, realistiski mīra un viņi bija darba rokas un viņam bija pilnīgi cits uzstādījums. Mūsdienās mēs skatāmies uz bērnu kā uz personību, kurš dzīvo savu dzīvi. Es teiktu, vēl vecmāmiņa paudze pilnīgi savādāk redzēja savus, paši sevi, savās dzimtās, kas bija viņu motīvs, kāpēc viņi tika radīti. Un tur ir, manuprāt, tā milzīga atšķirība ar mūsdienām un to rituālu tādu mūsdienīgošanu, ka tas nav vairs, lai saudzētu saimniecību, un tas nevar vairs būt, lai kaut kādā mērā apšaubītu cilvēku veselo saprātu, ka viņi grib rūpēties par tiem bērniņiem, ko viņi ir radījuši pēc iespējas labākā veidā, bet vairāk par pāri pašu,
kurš, manuprāt, kā lai saka, es pat nezinu, kā šo rituālu transformējot, mēs to uzmanību varam vērst nevis uz to, kas būs ārpusē tā kopiena un tā mājsaimniecība un tie bērni, bet atstāt viņiem pašiem kā kaut kādu apzinātības rituālu, kas iedod viņiem citu veidu resursu, ko darīt viņu attiecībās, kas nebūs vēlams mūsdienās vairs tikai par bērniem. Bērnu psiholoģija visu ir atrisinājusi, mēs saprotam, kas ir vajadzīgs labklājīgai bērnu izaugsmai, pieejami 2 saprātīgi pieaugušie, kuri var izrādīt rūpes un līdzvērtīgu atbildību. Un, vai dzīvot vienā mājsaimniecībā 5 vai nedzīvot nevienā un ceļot pa pasauli, tas ir arī globalizācijas laikmetā pilnīgi cits jautājums. Bet ko tas varētu nozīmēt viņiem pašiem? Man interesants paliek šis aspekts. Ko mūsdienās šādu rituālu pārnesot lietošanai, iedodot cilvēkiem kā kaut kādu apzinātības instrumentu, mēs varētu nodrošināt un aktualizēt, lai tas nav vairs tās tradīcijas stiprinot, bet mūsdienu tradīcijas varbūt veidojot. Jā, tieši tā, jo galu galā tā bāze, no kuras pašlaik mēs runājam par visu to problemātiku, par to, ka jebkurā veidā tiek ierobežota sieviete, ar it kā pat labi domāto rituālu, ja? Tas ir tas mūsu pienesums no tā, ka pašlaik mēs kāpjam ārā no patriarchālās sistēmas, nevis no matriarchālās. Un mēs atkal varētu varbūt spekulēt uz to, kā būtu bijis, ja būtu bijis, ja? Bet mēs esam tur, kur mēs esam, ja? Ar vairāk 1000 gadu patriarchālu pieredzi, kas tagad mainās, un jā, viss ir mūsu rokās. Un arī mums, veicot dažus rituālus, ir kādreiz uzdots tāds jautājums, un cik autentiski tas ir. Un mana vienīgā atbilde ir tāda, ka tā kā mēs to redzam un tā kā mēs saskatām šī rituāla jēgu, tad priekš mums tas ir īsts. Ja jums tas patīk, lietojiet. Un ja tas izrādīsies derīgs arī plašākā kontekstā un atbilstoši tam laikam un laika pieprasījumam, tad tas dzīvos. Ja nē, tas aizies pagātnē tāpat kā kolhoznieku dainas. Dainās viss ir par drosmi. Tostarp arī mīlestībai ir jānāk caur drosmi, nevis caur bailēm. Un mums ir katram pašam sev, mums jāsaprot, kā individam, kā sabiedrībai, vai tas rituāls, tradīcija tiek izmantots, lai es varētu piesakt savas bailes, savu gļēvulīmu, vai arī viņš ir, lai svinētu manu drosmi. Un, manuprāt, tajā brīdī nav vairāk pat svarīgi, vai tas ir autentisks, vai tas ir senlatvietis, vai tas ir jaunlatvietis, vai tas ir Āfrikā, vai kur tas notiekās. Jo, ja tas vadmotīvs ir drosme, kāpēc mēs kaut ko darām, tad mēs uzticamies, mēs paļaujamies.